Ziniet, mani aizrauja praktiski jebkura veida aktivitātes. Ziemā man ļoti patīk snowboards, jeb šļūkšana ar plēvi, vasarā laitošana. Tas ir mans personīgais izgudrojums. Kaut kas pa vidu starp kaitošanu un laiskošanos. Pludmalē, protams, nevar iztikt bez laba saldējuma un žurnāla. Es nesaprotu, kāpēc visi ironiski nosmīn, domājot, ka mani mīļākie žurnāli ir astes vai žirafe. Es, piemēram, dodu priekšroku Financial Times. Šīs žurnāls padusē spēja noglināt jebkura veida personības trūkumus. Atgriežoties pie hobijiem. Man nepatīk paintballs, jo pēc tam es drīzāk atgādinu īgnu, lieldienu olu, nevis balto lāci. Atceroties lieldienas, prātā nāk vien paintballs un ēdiens. Man šausmīgi patīk ēst. Visu laiku ēst. Nemitīgi ēst. Daudz. Mans mīļākais našķis gan nav medus, kā daudziem varētu šķist. Es priekšroku dodu suši, daudz suši, miljoniem suši ar lasi. Joprojām ceru ar laiku to iemācīties, pagatavot arī pats. Vai kāds varbūt var mani iemācīt? Brīvajā laikā. Runājot par darbu, kā jau daudziem arī man bērnībā sapņu profesija bija kosmonauts. Gribēju kļūt par pirmo balto lāci kosmosā. Šis mērķis gan palika līdz galam nerealizēts, jo toreizējos kosmosa kuģos man bija par šauru. Kāds gan bezvaras stāvoklis var sanākt, ja esi piepildījis visu kosmosa kuģi. Tāpat kā Tāpat kā Karlsons. Tagad dzīvoju uz jumta. Un jums ir fantastiska iespēja aplūkot manu lāča migu. Izņemot dušu. Raksti www.lacamāja.com